ka māksla manā dzīvē vispār ir ļoti bijusi vienmēr interesanta un svarīga. Katrs vārdu māksla apzīmēs citādāk. Māksla nav tikai gleznas un tikai zīmējumi. Tas ir ļoti daudz, kas tā vairāk ir radošā puse, kuru es no sevis esmu izvilkusi. Es teiktu, ka māksla vienkārši ir tāda dzīvības atmodināšana manī, kaut kas ir radošs, atgriešanās atpakaļ bērnībā, kaut kādā ziņā arī katrs pieskāriens, skatījums. Mākslas darbs arī kaut vai atkarībā no garstāvokļa, no vecuma, katrs tajā brīdī uz to skatiens būs citādāks. Tā kā es teiktu, ka mākslai nav konkrētā atbilde, kas man ir māksla, jo tas ir atkarīgs. Katru dienu pilnīgi mainās šī atbilde uz jautājumu, kas ir māksla. Es teiktu, ka ļoti interesanti šobrīd cilvēki vispār kā bērni, novērojot, kā viņi pavada brīvo laiku vairāk pie elektroniskajām ierīcēm. Visu bērnību pavadīju kaut kā radoši, uz kaut kādiem pulciņiem ejot un tur tā, un vēl joprojām man ir 20 gadi. Es izkrāsoju savu spilvendrānu un es katru vakaru ejot gulēt priecājos par šo te skaisto mākslas darbu. Un arī māksla konkrēti. Vispār, jebkurš radošais šo te elektronisko ierīci noliek malā. Un es teiktu, es ceru, ka ar savu biznesu es varētu kaut kādā veidā izpalīdzēt gan vecākiem, šo tā samazinot daudzumu, ko bērni pavada, skatoties kaut ko, varbūt ne to, ko viņiem vajadzētu atbilstoši vecumiem. Es teiktu, ka ir vienkārši jāļauj radoši izpausties un arī vienkārši vienalga. Pelīte ir zila izkrāsota, tā ir bērna vēlme. Tas ir, kā viņš vēlas, kā katrs redz pasauli, visi neredzēs to vienādi. Un es vienkārši gribu teikt, lai katrs parāda to, ko viņš jūt, kā viņš visu redz, un katrs tomēr esam individuāls cilvēks, unikāls kaut kas. Es teiktu, ka konkrēti arī ņemot vērā, ka mans paraugs ir vecāki, kuri ir izveidojuši savu biznesu, es teiktu, ka manas vēlmes arī ir būt patstāvīgai sievietei, nebūt atkarīgai no vīrieša, tomēr izveidot savu biznesu un būt spējīgai jebkurā krīzes situācijā tomēr izdzīvot kaut kādā mājā, dzīvoklī. Mana motivācija ir šo te mani ieplānoto radošo biznesu attīstīt tik tālu, ka tas var būt pamats, uz kā es balstos. Visi nevarēs būt mākslinieki un visi nevarēs būt mūziķi. Ir vienkārši jāsaprot, kas ir tavs talants, kādas ir tavas spējas un prasmes, un jābūt motivētam. Turies! Ceļš būs garš un ceļš būs ilgs. Protams, nav tā, ka viss uzsāksies un ies tikai uz augšu. Būs arī vilšanās, ka varbūt neiet pēc plānotā. Es teiktu, galvenais neturies pie plāna, jo būs vienkārši lielāka vilšanās, ja gadījumā kaut kas nenotiks. Konkrēti teikšu pēc savas pieredzes, ir labāk rēķināties, ka var notikt kaut kas ne tā, kā ir plānots, un to būs vieglāk pārdzīvot.